Kolēģi, runājot par nacionālo drošības koncepciju, no kreisā flanga ļoti interesants tēzes šodien izskan, ka koncepcijā ietvertās lietas šķeļ sabiedrību, ka kāda sabiedrības daļa tiek uzstādīta kā pārāka par citiem sabiedrības locekļiem un citām sabiedrības daļām. Neatkārtošu pilnīgi visu, kas izskanēs, bet tas apbrīnojamā kārtā saskan ar mūsu kaimiņu zemes vēstījumiem un naratīviem. Kaimiņu zemes agresīvā stratēģija, viņas pamatā attiecībā uz kaimiņu valstīm ir sabiedrības pretnostatīšana, šīs te plaisas atrašana, sabiedrības sašķelšana un vēsturiskā konteksta izmantošana tajā kontekstā, kā vēsture ir veidojusi mūsu valsti, kā manu veco tēvu izsūtījusi Sibiriju un daudzu citu mūsu iedzīvotāju, arī daudz no jums, vectēvus, vecmātes, un savukārt šeit tūkstošiem cilvēkus ieved. Un tā metode ir divkopienu valsts, ko kaimiņu zeme cenšas attīstīt, stiprināt, un tad ir iespējams radīt šo plaisu, tad ir iespējams manipulēt ar šiem cilvēkiem un izmantot viņus kā instrumentus. Un, ja mēs rūpīgi papētam it sevišķi pēdējā laika stratēģiskās izmaiņas, tad daudz vairāk akcents ir likts no Krievijas Federācijas puses tieši uz krievu valodu kā instrumentu, lai viņu stiprinātu, šo te krievu valodu, pēc tam viņu izmantot kā atšķirības zīmi un vēl stiprinātu šo divkopienu konceptu. Un, ja mēs palasam satversmi, pamatdokumentu, kas ir likts pamatos mūsu valstī un pamatprincipos, tad tur skaidri ir ierakstīts, ka 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Tātad valoda kā mūsu instruments, kā mēs stiprinam mūsu valsts vienotību, mūsu valsts integritāti. Protams, ka Latvija kā demokrātiski, tiesiski, sociāli atbildīga nacionāla valsts balstās uz cilvēku cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēku pamatiesības un ciena mazākuma tautības. Visus, kas šeit dzīvo Latvijā, lai kādā valodā viņa ģimenē arī runātu. Un pēdējais - uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Un tāpēc par saliedētu sabiedrību ir vērts pieskarties. Manuprāt, lielākā sabiedrības saliedēšanas un integrācijas kļūda bija gadiem paļauties uz principu, ka ir vairākas kopienas, kuras tad savā starpā ir jāsapludina un jāizveido šis te integrētais, saliedētais sabiedrības modelis. Diemžēl praksa pierāda to, ka ir tikai viena vienīga metode, kā mēs varam izveidot stipru, vienotu Latvijas valsts sabiedrību, kas ir noturīga pret ārējiem apdraudējumiem, un šī metode ir apkļaušanās, visas sabiedrības apkļaušanās ap centrālo asi, kas ir latviešu kultūra, tradīcijas, latviešu valoda, Latvijas valstiskums. Nav citas metodes, un visas pārējās metodes ir absolūta ilūzija. Es lūkšu apvienot debašu laikus. Deputāti neiebilst. Un šajā kontekstā man paziņu lokā tāpat ir daudzi, kur ir saistīti ar Baltkrievu kultūru, tā skaitā Krievu kultūru, kuri ģimenē varbūt runā arī Krievu valodā vai Baltkrievu vai Ukraiņu, šobrīd jau daudz draugi. Un tie, kas ir šeit, daudz no viņiem man saka, ka es esmu, piemēram, Baltkrievu tautības latvietis, vai es esmu Ukraiņu tautības latvietis. Tātad pāri visam šis koncepts, lai stiprinātu Latvijas valsti kā vienību, kā veselumu,
principā ir visu tautību latvieši, kas apkļaujas ap satversmē ietvertajām vērtībām un principiem. Protams, ja cilvēks atbrauc kā turists no Krievijas vai no citas valsts, protams, ka viņam nav šajā īsajā laikā jāiekļaujas. Ja reiz tu šeit dzīvo, visa tava dzīve, tavi bērni, viss ir saistīts ar Latviju, tad ir nepieciešams iemācīties latviešu valodu, iekļauties sabiedrībā un pašiem stiprināt valsti, lai neizpostītu savu mantu, ģimeni un to, kas ir radīts dzīves laikā. Kā redzam, Krievijas federācija nesaudzē nevienu, neatkarīgi no tautības. Apšauja arī krievu tautības cilvēkus un zog arī viņu bērnus un izvaro Ukrainā. Un es atceros arī laikus, kad es skolā mācījos pa vasarām, es dzīvoju Francijā, ģimenēs. Tas ir neiedomājami Francijā nezināt franču valodu. Tu vienkārši esi paralizēts. Par spīti tam, ka Francija ir ar daudz kolonijām vēsturiski bijusi, ļoti daudz dažādu cilvēku tur ir. Centrālā asa ir franču valoda, kas definē šo valsti. Un, ja tu viņu nezināsi, tu nevarēsi iekļauties sabiedrībā, veikalā tāpat tev būs kaut vai zīmju valodā vai jāboksterē kaut kas, lai tu varētu normāli dzīvot. Un tā ir attieksme pret valsti, kurā tu dzīvo. Man pat tas bija jādara vienkārši pāris nedēļas vai mēnesi tur uzturoties. Un līdz ar to Rosļakov kungs, ja jūs patiešām gribat, nav viņš zālē, ja jūs gribat palīdzēt vienot sabiedrību un tautu, labākais, ko jūs varētu darīt, aicināt apkļauties ap satversmē nostiprinātajām vērtībām un mācīties latviešu valodu. Tas ir viss, kas jums būtu jādara. Paldies!